Kāpēc tu pateici Selenijai Hārborai, ka tu gribi kļūt par laupītāju? Es jau arī gribu kļūt laupītājs. Jā? Jā. Tu domā, ka pēc šitādām runām viņi tev ļaus ar Džo Hārperu draudzēties? Ja kas Džo Hārpers arī grib būt laupītājs? Nē, Jā. nē, redz, Džo Hārpers negrib būt laupītājs, viņš grib būt mācītājs. Bet tas ir gandrīz viens un tas pats. Nē, Kas tagad ir, jā? Kas tad ir, jā? Kas pa banki? Paskaties, kāds banku grāmatas. Es gribu uz mājā. Mājās. Viss, kas pārkāp šārsā līnijā, tiks nosist uz vietas. Es pasaukšu tēti. Tēti es arī nosītīšu. Kā negrib. Drīz gan tu esi mīkstais. Tu esi mīkstais? Mani kurpē. Tu esi mīkstais ar kurpē? Tēti! Tikai tad, ja tu man noskūpsti. kā tas ir? Ja tu man atļaus trustiņu pakrāsot, es tev atdošu savu beigto žurku. To var vicināt uz galvas. Iedomājies, viņiem no rītiem nav jāceļās, viņiem nav jāiet gulēt, viņi var iet vienkārši gulēt, kad viņi grib, un viņiem nav jāmatgās ogu, un vispār viņi var darīt, ko vien grib. Nav jāgrib kaut kāds stūri. Ko teikt, puikas, ja mums tagad redzētu, ne? Viņi nosprāk no skaldības, man ne, Džo? Jā, noteikti. Paldies Dievam! Kāds spins un tavs sajēs zvēr, ka turēs muti par šo lietu, un ja viņi izpļāpā, tad ir gatavi uz vietas pakrist, beigt un sapūt. Iedod tagad. Viņš kā izrāva savu dumci, kā dūru daktarim Robinsonam, nu? Tas bija gatavs uz vietas. Labi, jautājumu vairāk nav, tiesa dotas sagatavot spriedumu. Tu nedzirdēji, ko viņa teica Malku Poteru pakārs? Kāds šausmas. Bet tas nav šausmīgi, Tom, ļoti labi. Slepkavības lieta būs atrisināta, visi varēs mierīgi dzīvot tālāk. Bet kā, nē, tā nedrīkst, nu kā tad? Es nevarēšu vienkārši tā dzīvot, ka tas indiāns staigā pa mājām un iznēsādams to savu cukuru.